Sveicināti oktobra noslēgumā. Aiz loga manām rudenīgus laikapstākļus un enerģijas vairumtirgū kopumā pagājušā nedēļā cenu kāpuma tendences. Par katru resursu sīkāk turpinājumā. Tātad gan naftai, gan akmeņoglēm, gan dabasgāzei pagājušajā nedēļā cenas pakāpjās. Naftai galvenokārt bažas par saspīlējumu, turpmāku kara darbību tuvajos austrumos, it īpaši apsverot informāciju par iespējamiem Izraēlas uzbrukumiem militāriem objektiem Irānas teritorijā. Līdz ar to naftas cena pagājušajā nedēļā sasniedz $76 par barelu. Fonā gan vēl joprojām akcentēšu, ka valda nostāja un vērtējumi par vāju globālo naftas pieprasījumu. Akmeņoglēm un dabasgāzei pagājušajā nedēļā cena pakāpjās, ir bijusi relatīvi zemāka atjaunīgo energoresursu izstrāde, un ogļu tirgū pasaules pieprasījumam papildus pievienojas intensīvāki pirkumi no Ķīnas industrijas puses. Līdz ar to akmeņoglei pagājušajā nedēļā cena pie $121–122 par tonu. Savukārt dabasgāzei būtiskākais īstermiņa ietekmējošais faktors bijuši neplānoti atslēgumi Norvēģijas ieguvē, kas samazina eksportu. Un līdz ar to dabasgāzes cena par nākamā mēneša novembra piegādēm sasniedz €43,5 par megawatstundu. Un kvotu tirgus, vērtējot to, ka tuvojas augstāks pieprasījums ziemas sezonai, par to, ka ir bijusi zemāka atjaunīgo izstrāde, reaģē adekvāti un pieprasījums kvotu tirgu augstāks, līdz ar to cena pakāpjās līdz €67 par emisijas tonu. Elektroenerģijai Nord Pool spot tirgu 43. nedēļā Ziemeļvalstīm cena krītās līdz €12 par megavatstundu līmenim, savukārt cena Baltijā pakāpjās līdz €120 par megavatstundu. Te noteikti jāpiemina, ka būtiskākais šajā atšķirībā ir starpsavienojumam starp Zviedrijas 4. apgabalu un Lietuvas tirdzniecības apgabalu. Tas ir atslēgts. Nordbalt ir bijis atslēgumā pagājušajā nedēļā. Līdz ar to caur to nevar notikt enerģijas komercdarījumi biržas ietvaros un ir būtiska atšķirība starp Ziemeļvalstu cenām un Baltijas cenām. Jā, loģiski, ko redzam saules izstrādei, ir tendence samazināties. Vēja izstrāde savukārt straujāk pieauga Ziemeļvalstīs, Baltijai netik daudz un nespēja nokompensēt šo importa iespēju trūkumu savienojumā ar Zviedriju. Un paskatoties nākamā gada, 2025. gada finanšu instrumentu tirgu, redzam, ka Ziemeļvalstu cenu apgabaliem par bāzes piegādi cenas līmenis robežās no €40 līdz €50 par megavatstundu, savukārt Centrāla Eiropas virzienā Polijai pie €100 par megavatstundu un Vācijā nedaudz virs €90 par megavatstundu. Paldies par jūsu uzmanību un tiksimies nākamnedēļ!